Madrids Reāli ir tā komanda, kur Dāvis Bērtāns varētu būt ļoti labs. Es domāju par futbolu runā. Madrids Reāli. Real Madrid. Kā vārdsargs. Garš, labs lēciens. Vārdsargs, jā, ar tādu rīču labu, atletisku, un tur viss iekšā ir labi, es domāju, vārdsargam. Basketbols vispār varētu būt vārdsargi. Jā, ja basketbolistam būtu jāsāk spēlēt futbols, visticamāk vārdsargs būtu tā pozīcija. Vai arī tad uzreiz tā kā Jans Kolers. Vai ne? Es tieši domāju, centrāsargs ne, bet tā, ka tu vari stāvēt pie pretinieku vārtiem un ar galvu viņu likt iekšā. Dāvija gadījumā viņam par centra aizsargu droši vien būtu sarežģīti būt. Jā. Labdien, Face of podcasts. Toms Prāvnieks, tehnicis Rihards, Kaspars Dvinskis, Čomiņš no BCF. Pirms mēs piespiedām rekordu pogu, vienkārši Toms pacēla jautājumu. Dāvis Eirolīgā nākamgad? Man liekas, ka nākamgad vēl nē, jo līgums vēl spēkā. Bet pēc tam vistic. Viņš ir padomājis aiziet pie treneru un pateikt, kas man jādara, lai es vismaz 2-3 minūtes uzspēlētu? Kas man jādara, lai es varētu 10 sekundes būt laukumā? Nevis 8,2. Man patīk, ka arī cilvēki piefiksēja 8,2 sekundes viņš bija laukumā. 8,2. Viņš tur uzspēlēja pāris sekundes. 8,2 sekundes. Respekt vienkārši. Precizitātei jābūt. Pagaid, varbūt NBA protokolā ir ar milisekundēm. Nē, diezvēl. Vienkārši tur ir viegli piefiksēt, ja viņš iziet puslaika beigās, tu redzi, ka ir 8,2 sekundes palikuši pavisam elementāri. Varbūt viņam gribēja pēdējo metienu uzticēt. Bet kāpēc? Ko tu moki to cilvēku? Ko tu viņu sūdi? Cilvēks tagad domā, ka viņš var mierīgi atpūsties, un viņam tagad iedod 8,2 sekundes izskriet laukumā. Botas nav aizsējis, okay. Viņš pēc tam visu laiku ir uz tā ritentiņa, minās, jo viņš zina, tūlīt varbūt bija 8 sekundes, varbūt būs vēl vairāk sekundes. Viņš gaida. Cik depresīvs varētu būt noskaņojums tur, kad vienkārši, tu zini, tu nāc spēli, bet tev nerēķinās. Tu tā kā nāc, tev negribi. Es esmu bijis tādā situācijā, es bērnībā ļoti daudz spēlēju pie vecākām grupiņām. Es skatos, ko viņš te dara vispār, kādiem jā. Iesildies, pasēdi, skaties spēli. Malats, Stupovičs, Malats, Siemet. Es varēju multens tagad skatīties, man jāsēž šeit. Stupovičs akal iemet, redz, ka ūdeni iedod viņam, Malats. Bet par Dāvi... Ja es nezinātu to, cik ļoti viņam patīk basketbols un to, cik ļoti viņam gribās spēlēt, man liekas, tur viss kārtībā, ko mēs te pārdzīvojam. Tur tādu naudu cilvēks sapelnījis aiz Andra Biedriņa, visu laiku otrs labākais Latvijas sportists. Izrādās Čalis mīl basīt vairāk kā eiro. Viņš grib spēlēt. Viņš grib spēlēt. Tas zināms. Man reāli žēl viņi ir īstenībā. Es tiešām novēlu tikai to labāko viņam. Es vienmēr esmu novēlējis viņam to labāko. Un tu zini, cik es ļoti entuziastis par katru viņa iznācienu laukumā saku. Katru reizi. Tomam ir tāda, es nezinu, kāpēc, bet viņam ir īpaši piesaiste tiem tā gada dzimušajiem basketbolistiem, kur ir jo viņam divi mīļākie basketbolisti, Dāvis Bērtāns, Jānis Tīma. Vienauči. Kaut kāds. Spēcīgi izlast tajā laikā. Tas gan. Žēl, ka viņam nav mīlestība pret 89. gadiem. Mūsēji arī paņēma bronziņu. Jā, bet es saku, viņam nav tāda mīlestība. Tāda vēl vienkārši nerādīja pa televizoru. Varbūt. To Jāņa Strēlnieka bronzas metienu pret Lietuvu. Es esmu redzējis, bet es nezinu, kāpēc. Es esmu redzējis, bet vispār pat Eļuka jau nebija. Jo YouTube viņš arī vēl īsti nebija. Gan jau, ka bija kā tāds. Varbūt lokāli Spānijā rādīja. Who knows. Kad mēs braucam uz Portugālu? Mēs varam sazīmēt kaut kādu braucienu uz Portugālu. Man šodien tieši ienāca prātā tāda ideja, ka varbūt viņam prasītos tādu nelielu tādu, tā kā atspoguļojumu par viņu darbību. Vlodziņu, jā. Vajag, varam arī lūdzu. Bet tad jau Spānija jābrauc Portugālē, viņi jau nespēlē. Nekas, aizbrauksim uz Portugālu, apstīsimies, kur to halli viņi būvē. Mums jau tur vajag aizbraukt. Mēs dokumentālā žurnālistika, Johaidi. Žurnālistika ar lielo žēburtu. Lielo žēburtu varēs būt. Dokumentālajā žurnāļugas. Kas bet šīs cilvēks aizgāja populārā. Jā. Es eju TikTokā un Dvinskis man izlec ārā. TikTokā? Jā, TikTokā arī TikTokā. Izlec ārā face-offs, bet ar Exi logo.
Bet tas bija, tā kā, vārds vietā, cepurnos. Bet, komentāri man arī patīk tikai kā. Jā? Tagad ir vairāk, bet, tagad ir Tīm Dvinskis. Labi vai? Nē, Tīm Dvinskus. Dvinskus. Okay. Jā, 100% īkšķi uz augšu. Mārtiņš, viņš kaut ko ir sasniedzis savā sporta karjerā? Diskgolfā? Es teiktu, ka jā. Nevis kā Es teiktu, ka jā. Nē. Viņš drīzāk, viņš kaut ko ir sasniedzis savā sporta karjerā, nevis kā šis tiek caur blatu savas sieviņas vārdā TV3 ar prāmnieku kopā izlīdēja. Ar sievas iepazinos jau tad, kad es strādāju televīzijā. Prāmnieku kopā izlīdēja. Nesanāk. Ko? Tas tā nesanāk, jā. Tas tāds, jā. Izlīdēja. Bet viens piekrīt, jā, 2 eksperti, kas neko nav sportā izdarījuši. Tā, ka mēs neko neesam. Nē, labi, zin kā, viens runā, viens met. Viens ir bijis, viens ir bijis U16 izlases kandidāts. ML Motorracing. Ja kāds. Kas tad? Es vienkārši atbildēju ML Motorracing. Tu atbildēji, ok. Jā, viņam. Un tēlo, kad kaut ko saprot no sporta. Bet tas arī ir, jā. Tas ir ļoti jāmāk. Kurš var, kurš nevar. Jā. Prāmnieks ir tikai hokeja cilvēks. Atceros, kad pasaules kausa regbijā viņš komentēja drausmas. Cik jauki. Man patīk, ka cilvēkiem ir viedoklis. Vēl vairāk man patīk, ka cilvēki ar viņu dalās. Es jūtos nedaudz apslims. Man iet ciet kalkuls. Es atvainojos. Es droši vien klepošu ik pa brīdim. Es ceru, ka kāda jaunuma? 10 reizes. Es varu būt kāds jaunums katru reizi, kad tu nāc pa tām kāpnēm, dzird tos lielos soļus. Gaisa mājas, viņš jau tēši augšā. Bet līdz ar to man šorīt 900 sekundēs. Man ir tie rīt kanāla labs garīgais. Pamājām. Par to Facebook? Jā. Tas bija tik rēcīgi. Es pat arī par komentāriem. Tātad, iegāju Facebookā. Es Facebookā baigi bieži neju. Iegāju Facebookā, tur parādās notifikācija, ka es esmu kaut kur pieminēts komentārā. Armāns ir pieminējis. Tātad Kaspars Brīnskis bez bumveidīgo sporta ir arī citi kauns par šito, ka Stefano Čiusī izdzirdot bija kā no jumta nokritis. Čiusī vai Kjusī? Nav nemazākās nojausmas. Ka bija kā no jumta nokritis Star FM Latvijas zoopastā. Es domāju, bļāviens. Es tā kā aptuveni atceros, ko es šonedēļ esmu stāriņā runājis. Par šo motobraucēju neatminos, ka būtu runāts. Tad es sapratu, ka tas ir bijis tomarītā ir uzpeldējis. Es pākumā pat neatceros, pa ko? Kāds sakars? Tad es izdomāju, ka es atbildēšu viņam. Es atbildu. Man kauns par tevi, ka jauc mani ar Tomu. Viņš man atbild, Kaspar, atvainojos, tev man grūti jūs atpazīt. Tad nodot Tomam, lai apskatās, kas ir Stefano. Es atbildēju Armandam, mums savukārt Stefano ir grūti atpazīt. Viņš atbild šauri. Kur, man liekas, tas ir... Tu vēl tur turpināji kaut kādu diskusiju ar viņu? Šitā bija visa diskusija. Kas man likās, tieši tikpat šauri, kā mēs Stefano nezinājām. Es saprotu, ka Stefano Dakarā ir piedalījies. Ne Afrikai kaureiz? Dakarā ir Afrika. Bet es paturpināšu dažus šos mīļākos komentārus. Okay. Kas pie velna ir šis? Izskatās pats neko nevar pateikt un noliek citus. Sorry, vecīt, bet tu vari Valdim Zeits pienest par viņu sasniegumiem. Vai arī šito te 16 kg ir to svarabumu. Tad ir man tāds mīļāks. Ceru, ka nē. Mums bija 3-2. Vai 16 bija Valdim svarpumpa? 16 vai 3-2? Man liekas 16. Man liekas 16. Normāli būtu 16 basīt spēlē. Tas bija sen, es vairs neatceros. Tālāk ir, jūs noteikti esat hokeja eksperti. Man dirz gribās no tādiem ekspertiem. Mēs tā kā kafiju viņam esam. Mēs viņam tā kā kafiju. Vat šim es piekrītu 100%. Tie nav labi. Šis tiešām besīja jau pa TV3 viņš ir nekāds un radio viņš ir 0. Sipeniecis sportā vairāk par viņu rubī. Šeit es būtu gatavs darēt uz visu, kas man piedara, kā erudīcijas spēlē par Sīpenieces, par sporta tēmām. Love it! Jau, bet paskaties, tehnicis ir apkopojis kaut ko. Nē, es vienkārši lasu komentārus. Dvinskis pats huņdzēn un neko no sporta nezina, nesaprot. Nav tā, ka neko nesaprot. Ko viņš tagad grib panākt? Es vienkārši... Nē, tāpēc, ka... Šis ir, mēs droši dzīvojam tādā burbulītī. Mums ir diezgan labi
labi, communities izveidojies, visi forši. Mēs izējām ārā no burbuļa un paskatāmies. Citā burbulītī apstīties, jā. Tas ir William Hill tas ir cits burbulis? Tas ir Exi. Exi burbulis. Jā, ielīduši TV3 baigie naži. Pasties, Celmiņš ir šitādu negatīvu publiku uzaudzējis. Džekam māc piens uz lūpām vēl. Oi, tu nost! Ej, labāk minēt Cipiniet Smīklas. Bet paskaties, cik daudz mums ir klausītāju un auditoriju. Tu jūti, ka cilvēki reāli zina. Šis ir labs. Žiga un Valters ir troļļi. Bet Dvinskis ir piderasīgs. Tūdal dalbajops. Un tie, kas klausās, ko saka, tas dalbajops ir hroniski mudaki. Tūdal dalbajops. Šitāda te krekla vajadzētu dabūt. Tūdēļ dalbajops. Jā, piderasīgs. Piderasīgs. Es tiks tūdēļ dalbajops. Ok. Skaisti. Par viedokli? Skaisti. Man pietrūkst tādu komentāru. Mums kādreiz arī bija tāda vairāk tāda dirselīgā komentāra. Forši. Jā, vai ne? Jauka tā uzreiz pilnīgi. Tu jūti to īsto letiņa vaibu. Nē, un galvenais, nevar jau tā, ka nevar nepiekrist. Viņam pilnībā. Viņam ir pilnīgi taisnība. Viņam ir pilnīgi taisnība. Tā, labi. Par ko mēs gribējām šodien aprunāties? Es biju tikko Twitterī. Nevar būt. Un es skatos Vieplais kaut kādu presrelīzīti ielikuši. Vieplais? Vieplais. Jā. Kaut kāds agreements esot ar kaut kādu kompāniju. Droši vien jau arī tie, kas mūsu skatās, klausās, būs kaut kur padzirdējuši, ka TV3 grupa un Vieplay grupa noslēdz līgumu par sporta translāciju pārraidīšanu Baltijas valstīs. No 1. februāra. No 1. februāra. Šodien ir 1. februārs, kad mēs esam satikušies. Jā. Kādas praksē strādās, dzīvosim, redzēsim. Bet, respektīvi, izskatās, ka Vieplay saturs ar laiku parādīsies TV3 grupā. GO3 Sport. Jā. Ar to arī visus apsveicam. Jei. Well done. Šautrs ir jautrs. Ej, tu nost. 180. 180. 9 dārta finišs mums būs drīzumā. Tehnika interesē jūs man? Nē, Tu jau nebija Vieplay abonements. Nē, es tikai, man bija konts tikai uz to vienu futbola spēli. Latvijas izlases. Jā. Jā, bet respektīvi šobrīd mēs neko baigi daudz vairāk nezinām. Tikai to, kas ir arī publiskajā vidē rakstīts. Ka būs. NHL. NHL. SHL. Jā, es nemaz nezināju, ka Vieplayam bija uz SHL tiesības. Tur rādīja, tur varēja redzēt. Jā, ok. Tur mums ir 3 lielas hokejs, kas spēlē tajā līgā. Bronzas vārtu guvējs, kā saka, izlases līderis. Un Dzierkala kungs, kurš var ieslēgt ātrās šuju mašīnīšu kājiņas. Tā kā tur viss notiek. Jā, labi. Vairāk hokeja. Vēl par tiesībām, par TV tiesībām, kas pēdējā laikā Latvijas tirgu apstiprinājās pasaules čempionāts hokejā līdz 28. gadam. Ko daram ar tavu domēnu vārdu? Es nezinu. Bija Toms Prāmnieks? Nē, Prāmnieks nevar būt vārds uzvārds. Tikai uzvārds. Vienkārši uzvārds. Tu nevar pirkt uz citu cilvēku vārdu uzvārdu. Ja? Jā. Es nezinu. Tas uzvārdu var. 607 cilvēki ir parakstījušies, lai ļauj Tomam Prāmniekam tiesāt. Tiesāt. Galvenais dodiet galvenais man tiesāt kādu, un es izdarīšu visu, ko vajag izdarīt. Bija sašutums X platformā par šo? Jā. Tieši pa komentētājiem. Es atzīšos godīgi. Es reāli noslimoju pagājušo nedēļu ar gripu. Es vienkārši neesmu vispār lietas kursā. Es zinu šo aktualitāti jau sen, bet to, kas noticis riņķi apkārt, es nezinu vispār neko. Es labi, ka vispār šodien esmu ieradies. Piekrīt? Jā, tas ir labi. Tas ir labi, ka tu esi ieradies. Cilvēkiem domas dalījās. Bija cilvēki, kas priecājās, un bija cilvēki, kas bādājās, kā jau tas parasti notiek ar šādiem notikumiem. Bet viņš ir komentāru eksperts.
Es esmu rītīgākais komentāru eksperts. Viņš arī drīzumā būs komentāru eksperts. Man tā kā es skatos to hokeju, man patīk, ka dažreiz komentātors kļūdās. Tas ir interesanti. Vai viņš pasaka kaut ko tādu, ko viņam nevajadzētu teikt, bet tas jau tik bieži nenotiek. Varbūt viņš to dara speciāli, un tādā veidā viņš taisa interakciju. Engagement farming taisa. Viņš liek skatītājiem domāt un sakot līdzi. Jūs jau zināt, Džeki, ka man nostāja par sportu ir tāda. Ja uz to var uzlikt stāvku pie čomiņiem, tas ir sports. Vai ne? No. Tātad supernovi ir sports. Jā, vēlēšanas arī. Vēlēšanas arī ir sports. Tas ir sports. Tas ir sports. Bazar nav. Jā. Paskatījos, ka pie čomiņiem nav BCF uz supernovu tātad. Kad Dons pārstāvēs Latviju ir 1,07 koeficients. Šis ir Dona gads. Šīs acīm redzot. Uzvarēja gudrs vēl gudrāks. Muzikālo banku izcēla. Tagad supernova izcēls. Eirovīzija. Ja izcēls Eirovīzija, LTV jāmaina logo uz Donu. Bet klausies tehniķi, man tev ir sagatavots ātrais īpašais čomiņu rieskods par supernovu. Jo, man liekas, es nezinu, var teikt, nevar teikt, bet tu tur būs atbijis būs piedalīšos vairāk šogad, ja nekā parasti. Okay, bet arī no dīvāna. Pārbaudīsim tavas zināšanas. Tev ir jāsauc Latvijas pārstāvji Eirovīzijā, sākot ar pēdējo, kas ir bijis un cik tālu tur aiziet. Visi 15, kas tagad būs, vai tie, kas ir bijuši Eirovīzijā? Tas ir pārstāvējuši Latviju Eirovīzijā lielajā. Prāta vētra. Sākot ar pagājušo gadu. Pagājušo gadu. Sudden Lights, Citizeni. Jā, tik tālu, so far, so good. Dziesmu varbūt. Veģīs un pusīs, jā. Tā, tos divus es toču atceros. Tā, kas bija pirms 3 gadiem, es arī skatījos. Samantīna. Jā, malacis. Jā, tāda nebija. Jā. Tāda. Domāju, ka tam viņš krīt. Tātad tas ir... Šito meklē. 18. bija Aminata, tad bija Justs, kas bija 19. gadā. Aminata nebija 18. Vai 16. viņa bija? Viņa bija pārskaitlī. 15. 15. un tad bija Justs. Gandrīz precīzi. Tad bija Justiņš. Bet tu šobrīd meklē 2019. Jā, es gribu saprast, kas pa vidu ir. Jā, viss kārtībā. Es domāju, ka nebūs. Justiņš tā pagaidām. Es domāju, mēs viņiem varam pateikt priekšā. Bija duets tad. Tas bija duets. Tas bija duets? Duets. Jā. Duets. Kungs ar dāmu. Kungs ar dāmu. Es nezināšu, kas tas bija. Karusel. Jā, vispār neatceros pat dziesmu. Tad jau laba. Normāli ar 3 tu tik galā. Jā. Tāds man tev bija sagatavoties. Čomiņu rieskods. Pēc tam par hokeja raidījumu laikā arī būs. Nesatraucies, tur tu varēsi. To man nāk talkā. Bet labi, par hoķīti un Latvijas spēlētāju jaunumiem. Ivars Punenovs ir atradis jaunu darba vietu. Jehī! Vecās jaunās mājas. Rapers vēl ir vieta, kur viņš principā uzauga. Labi, negluži nē, viņam bija citi mazie klubi iepriekš, bet viņš ir Rapersvilas jaunatnes sistēmas hokejists, un tur viņš sāk savas pirmās profesionālās gaitas 13. 14. gada 13. gada sezonā. Un viņš ir nonācis atkal tur. Es nezinu precīzi, kāda ir tā līguma situācija, kurš ko kā samaksāja un kā sakārtoja šo vispārēju, bet vienkārši Lozāna vēlreiz ir parādījis to, cik viņi īstenībā nav īpaši gudri ar savām darbībām ar spēlētājiem, līguma izpirkšanām, soda naudām. Viņi jau tur iepriekš bija palikuši treneriem, parādā vēl kaut ko, un es ceru, ka šais naudas gadījums, ka viņi ir palikuši kaut kā parādā. Protams, Ivaram, protams. Bet tas, ka tevi, kā tu vari nonākt pie situācijas, ka tev pagājušo sezonu principā nav neviena vārdsarga, kad Ivars savainojās, ka tev vienkārši nav kas spēlē. Līdz tam brīdim, ka šajā sezonā tev pēkšņi tipi 3 vārdsargi, un tagad tu nezini, kur likt vārtos, un man liekas, ka viņi ir izdarījuši reāli nepareizo izvēli. Grozies, kā gribi. Tāpēc, ka Kevits pašai, viņš playoffos, viņš pēkšņi kaut ko tur rullēs uz priekšu. Hughes jau arī neticu, ka viņš nospēlēs tā, kā viņš nospēlēja iepriekšējā sezonā. Un Ivars ir aizsūtīts uz turieni. Cik aizsūtīts, viņam jauns līgums ir. Bet Ivaram jau bija līgums līdz 27. Varbūt Rapers vēl izdeica tādu piedāvājumu. Rapers vēl, viņiem vajag vārdsargi. Viņiem jau nav dumi, viņiem tagad būs 2 ļoti labi vārdsargi, Nifelers un Punenovs. Bet vienkārši tagad tas līgums viņam ir līdz 26. gadam. Kurš ko par cik un kā tagad maksās, cik viņam izmaksāja iepriekš Lozāna, cik tagad Rapersvila vai kādu līguma daļu pārņēmis, to es neesmu prasījis, bet Ivaram, kā es teicu, sezonas sākums bija katastrofa, tur tiešām nav ko noliekt, tā tas arī bija, tas bija bezcerīgi,
Bet pēc tam no izlaša loga līdz izlaša logam tur viņam bija 2 sausās spēles, viņam tur bija 93% atvairīto metienu, 6 uzvarētās spēles pēc kārtas, neskaitot pat izlaša spēles uzvarētās, kas pārbaudas spēles un tā tālāk. Labs vārdsargs tagad ir nonācis Rapelšvils rīcībā. Es novēlēju viņam ar ģimeni viss kārtībā, jo viņi tur iepriekš uz Lozām pārcēlās tieši ar to domu, ka tur ģimenē viss un tā un skolas un tam līdzīgi. Viņam tur mazs puika, bet tagad es ceru, ka veiksmīgi izdosies pārcelties. Katrā ziņā vismaz vieta ir zinām, kur viņi atradīsies, kur viņi tur arī dzīvosies tālāk. Bet pārcēlās. Iepriekš Lozāņi jau arī darīja to pašu. Viņiem pagājušo sezonu bija 10 ārzemnieki. Tu drīz laukumā izlaist 6. Tev bija 10 ārzemnieki. Tu esi paņēmis maksimumu, spēlēt tu visus nevari, jāmaksā tev ir visiem. Pēc sezonas kāds tev ir jāatlaiž, kādam kompensācijas jāmaksā, jo kāds ir parakstījis par daudz līgumus. Vienkārši bezsakārs. Tā vieta es varu iepriekš stāstīt, ka Lozāna bija tā vieta, kas nojauca savu veco arēnu, bet pirms tam uzbūvēja rezerves arēnu. Blakus uzbūvēja kādām 6 štukām, samērā palielu. Uzbūvēja pagaidu arēnu, uzbūvēja jaunu halli un veco to pagaidu nojauca nost. Kāpēc nebūvēja uzreiz, tur vietas pietika blakus. Kā viņi tur ko dīlo, bet ar naudu tur vispār nav problēma. Ja mēs zinām, ka Cīrihi ir bagātākais klubs Šveicē, tad Lozāna principā ir otrs labākais, bet iespējams ar vissliktāko naudas pārvaldītāji, kāds ir iespējams. Kā liekas, Šveice, bankas, nauda, viss tur, vai ne, pulksteņa precizitāte. Tas ne tajā galā, tas varbūt ir augšā, bet ne tur apakšējā galā. Tā vismaz ir sajūta radusies. Bet Balcerkungs. Balcers ir atvērējis atkal. Ir 2 lietas, kas ir jāpiemina par Balceru. Lai viens saskaņš 2 spēlēs ir iemetis 4 golus un atdevis 2 piespēles. Konča 2+1 2 spēlēs pēc kārtas. Bet ir novērojams kāds, ja pie viņa aizbrauc ciemos, viņš sāk mest vārtus. Un mēs aizbraucām, un tā viņam atvērās. Un tagad pie viņa aizbrauc arī Dāvids Enštreits. Arī atvērās pēc tam. Atvērās riktīgi, sākās bišķi lēnāk, piespēlītiem, tagad aizgāja riktīgais. Un otra lieta, kas sakrīt, ja mēs nerādam tās spēles, vai respektīvi, ja es ar Edžu nekomentēju, vai mēs nerādam, tad viņš met. Jo pagājuši piekdienas noslēmumos nebija. 2 gols Arkādijs komentēja. Jā, un piespēle arī. Jā, un tagad pēdējā mēs nerādījām. Tā kā piekdien, kad mēs atkal nerādīsim, ticiet man, viņš iekrāmēs Frīburgā arī kādu dublīti iekšā, varbūt pat arī, kas tur vēlāk viņam nākamo spēli ir. Bet es izdomāju, ka baigais ieberziens LTV bija. Balts 2 spēles nav spēlējis šodien. Tikai 2 spēlēs viņš nav piedalījies. Un tu aizbrauc tieši tā, ka viņš nespēlēja. Bet man liekas, viņi labi tika galā. Sarunāju, jau bija ok. Tev ir spēlētājs spēles laikā, tu tā to uzbūvēji stāstu. Vienkārši man žēl, ka viņiem, ka viņi aizbrauc tur, un Džeks nespēlēja. Tā kā zin, kā sakrita tā nepārāk forši toreiz. Bet, neko. Vismaz varēja parunāties vairāk. Balts mierīgs, balts priecīgs kā parasti. Tu kā investors. Tagad tev var dot tās brīles. Opiņā, ko tu rādīs man tagad? Nē, es domāju, kā tu jūties par savu investīciju? Buffalo Sabres? Buffalo Sabres investīciju. 10 punkti līdz wildcardam ir Buffalo tagad, kad NHL All-Star breaks ir klāt. 32 spēles kaut kāds vēl, ne? Vai cik ap 30? Buffalo ir nospēlējuši 49 spēles. 33 spēles viņiem šobrīd wildcardos ir Toronto un Detroit ar 58 punktiem. Buffalo ir 48 punkti, bet Buffalo ir 2 spēles pēc kārtas uzvarējuši. Paņems. Tiks. Tu vēl tici, jā? Mēs esam daudz lielāks mīnus arī izcēluši ārā. Šitas jau tāds sūds vien ir. Pasties, tur viens otram atņems punktus. Starp citu, dzirdēju par NHL, ka viņiem ir ideja par to expansion, kā lielāk taisīt. Jā. Kā domājies, cik komandām NHL ir gatava aiziet tagad? Man sākumā likās, ka bezsakars, bet tagad es noticēju, ka tas tā būs. Zini, kā NHL pat, arī NBA būs expansions, NHL varētu, tādā ziņā, ka talanti pietiek. Tev talanti pietiek. Tev ir hokejs, lai tu varētu. AHL cilvēki vispār visu sajūsmā šobrīd. Tagad viņi taisa vēl vienu komandu augšā. Bet tad droši vien atkal vēl 2 ir jātaisa. Bet kuras ir tās vietas? Tagad tā viena no opcijām, kas ir Utah Jazz īpašnieki, gribot arī NHL komandu Salt Lake City uztaisīt. Salt Lake zeļi. Ja. Nē, tur... Kāda Salt Lake City's komanda? Salt Lake City vai Jūtas komanda? Kā tad sākam ar to, kā viņi nosauka Salt Lake vai Jūta?
Nu, es gribētu, lai tad nosaukumā ir jūta. Jūta. Pierasts, jā. Pierastāks vienkārši. Jūtas Yeti. Nu, beidz, tas, kas vēl ikoniskāks tur varētu būt? Es saprotu, kā var džazi izveidoties, bet jūtas Yeti. Džazi jau, man liekas, tāpēc, ka viņi bija Ņūorlēnā sākumā, pirms viņas pārpirka. Augstā tur bija. Un tas, ka tās komandas ceļoja vienu brīdi. Jā. Bet īstenībā, ja es tā skatos, tad, kā vismaz apskatnieki tur Ziemeļamerikā, kas tajās vietās ir bijuši, viņi saka ļoti labi no, teiksim, finansiālā viedokļa tajā vietā izveidot klubu būtu kā loģisks risinājums. Amerikā, Salt Lake City, Jūta, viss, ka, teiksim, no mārketinga viedokļa tas ir ļoti labs projekts, kur tam visam atrasties. Jūta Lakers. Jūta Salt Lakers. Jūta Salt Lakers. Bet tad ir jātaisa arī vēl viena komanda. Tev vajag divas. Nopietni Atlanta tiek apsvērta. Es jau iepriekš kaut ko teicu, ka Atlantā negribu redzēt, es tur komandu. Atlantā ir bijušas, vai ne, NHL komandas? Tur nav bija vairāk. Trashers, Flame, kas Calgary pēc tam bija, un Atlants Trashers. Trasheri no. Trasheri. Bāc, Trasheri uzreiz atceries Denny Heatley un čalu bez zobiem. Jā, uzreiz cits stāsts ir. Ne, bet viņiem esot stāsts tāds, ka es nezināju, ka Atlantā esot, tā kā, ja skatās uz ASV, tad satiksmes ziņā Atlanta esot vislielākā katastrofa. Satiksmes ziņā? Jā, ka tur esot tādi sastrēgumi ne tikai par autotransportu, bet ar sabiedrisko. Tur viss esot slikti. Tā vismaz cilvēki sāka. Es saku, uz vietas neesmu bijis, nevaru pateikt, bet tā esot lielākā problēma Atlantā, ka pēc viņiem tās reizes, ka viņi iepriekš kaut kur ir bāzējušies, kad nav cilvēki tikuši no tām apdzīvotajiem respektīvi. Ka tev fani netiek uz spēlēm. Sarežģīti. Jā, tas ir viens no galvenajiem argumentiem. Bet tas, kāpēc beisbolā un futbolā. Kaut kā tur, kur viņas bāzējās, tās. Man ir jautājums, kur tev nāk tā galvenā līdzjutēja bāze. Bet tagad esot viņiem kaut kāds jauns rajons vai kaut kas tam līdzīgs izbūvēts. Un tur esot ļoti liela investīcija ar tehniskajām, tech industrijas esot tur baigā attīstīt. Nepieļauj ideju, ka kaut kāda iemesla dēļ vienkārši Atlantas iedzīvotājiem hokejs nepārāk interesē? Tā nevar būt. Tāds nenotiek. Tas nav iespējams. Tas už bija no seniem laikiem komanda tur. Ja? Bet tā ideja, ka viņi varētu tajā jaunajā rajonā, tur jauna halli būvēs visu, un ka tas būtu pilnīgi cita auditorija un tā kā citu to bāzi pamiņam tā pakšā, ka tur esot finansiāli arī ļoti labs sagums tam visam. Bet kas ir vislielākais bonus, kāpēc šis viss varētu notikt? Tāpēc, ka sanāk, ka Vegas laikam 500 miljonus iemaksāja, lai varētu tikt līgā, 650 bija Krakeniem. Tagad jau ir, man liekas, pār miljardam. Miljards, jā vai nē, jautājums šobrīd vai ne. Tad, ja tev ir vēl komandas klāt, tad padomā NHL, expansion fee, why not? Let's do this! 34 komandas. Kāda starpības spējas, kāds tāpat nemainās. Varbūt kaut kādām komandām pat loģistika būs labāka. Starp citu, visu laiku, es teiktu, izcilākie sporta komandu īpašnieki, kas ir bijuši Amerikā profesionālajos sportos, ir brāļi ar latviešu saknēm, respektīvi vecāki bija migrējuši no Latvijas. Viņiem 70. gados piederēja ABA komanda. Viņiem televīzija tiesības. Kad NBA paņēma ABA komandas savā paspārnē, ABA bija 7 komandas, NBA gribēja 4 komandas, viņiem tās 3 nevajadzēja. Un viņi NBA 3 komandām piedāvāja deal. 3 miljonu ASV dolāru, paldies un uz redzēšanos. Labi. Tiem Bračkām tas būtu bijis, viņi bija iepriekšējā gadā komandu nopirkuši. Bračkām tas būtu bijis, viņi pa miljonu iegādājās. Es sapratu, ka viņi miljonu esot iztērējuši. 3-kāršojuši naudiņu gadu laikā. Liekas legit. Labs bizīts, Bračkas pateica, no go. Viņi sev sarunāja dīlu, ka katru gadu viņiem tajā laikā, tagad tā būtu 1/31 daļa no ienākumiem. Vienkārši pienākās Nacionālās basketbola asociācijas, un viņi diezgan labi nopelnīja. NBA, jau pāris gadus atpakaļ, NBA beidzot ar viņiem vienojās par izpirkumu $800 miljonu vērtībā. Tā viņi katru gadu iesūta nāsīs no Nacionālās basketbola asociācijas. Wow! To es saprotu. Tas ir kārtīgs letiņš tomēr. Tas ir investors. Tas ir kārtīgs investors letiņš. Nevis tā. Bet šitas, starp citu, būs Kanādas gads. NHL, starp citu. Jā, es to nebaidos teikt. Šis ir Kanādas gads, ka mēs Kanādas kausu redzēsim. Stanley kausa finālā būs 2 Kanādas komandas? Es nesaku, ka 2 Kanādas komandas, bet izcīnīs Kanādieši. Okay.
Nu, šim ir jābūt tam gadam. Winnipegai iet uz play-offu, Vancouveru, Edmontonu, viss notiekās. Nu, padomā. Un arī Toronto Maple Leafs iekšā. Bet īstenībā es tikko aizdomājos par NHL. Sāk apstīšos, kāda ir NHL Stanley koeficients. Bet es biju drusku pārsteigts par, kā tagad Patriks Roā tika pie darbiņa. Jā, beidzot, Patriks Roā ir ticis strādāt. Es biju pārsteigts, ka tā pauze tik ilga. Nu, labi, viņam varbūt tas pirmais iznāciens nebija tik labs, bet arī reti, kuram ir labs nogriezums. Mēs skatāmies uz labiem treneriem, kas arī pēdējos gados, kaut nezinu, to pašu Sullivanu vienalga vai vēl tur citus, ja, ka viņiem tas pirmais iznāciens nav varbūt tik spils. Tad Roā gan jau, ka būs labāks, bet man personīgi liekas, ka Roā kā personība, viņš būtu labāk derējis iekšā, ja tu gribi aizstāt, piemēram, Columbus Blue Jackets vasarā, kad radās lielās problēmas vai ne ar treneriem. Ja tu paņemtu Patriku Roā, tad tu dabūsi maz līdzīgas mentalitātes un tādas jaudas treneri, ja? Teiksim, attieksmes ziņā. Tāpat Toronto Maple Leafs būtu bijis ļoti skaista sadarbība, es pieņemu ar tādu Patriku Roā uz soliņu, kāpēc tieši New York Islanders, jo Islanders tie griezti, viņi tādi izplūduši, tad tā kā nevar saprast, cik viņi ir augsti, bet tu zini, ka viņi nav baigi augsti tie griezti. Tā man liekas. Jo tā komanda viņa baigi diži nav mainījusies pēdējos gados. Teiksim, man liekas, ka Patriks Roā, ka viņš ir nonācis beidzot pie darba iespējas, bet kāpēc viņu visi ir ignorējuši iepriekš? Kāpēc viņš nav nonācis tur, kur es esmu uzskatījis, ka viņam jānonāk? Tas ir liels jautājums. Tas ir būtisks jautājums šobrīd. Es tikmēr uzmetu acis koeficientiem uz Stanley Kausa ieguvēju. Bostons Bruins. Ir favorīta komanda numur 3. Tev nu bija. Favorīti ir... Viņi tikko kā Elijas Linkolnu dabūja. Es tagad saskaitīšu, kamēr es līdz Vancouverai tikšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop the count. 10. vieta. Vancouverai koeficients 16. Edmontons Oilers ir favorīti. Ar 8 koeficientu tad ir... Edmontons Oilers ir favorīti. 16 uzvaras pēc kā. Cik top 5 komandas viņi ir uzvarējuši un cik top 10 komandas viņi ir uzvarējuši šajā laikā. Nav jautājumu, ka ir ļoti laba spēju sērija, bet cik top 10 komandas viņi apspēlē šajā nogrieznī. Tās hokeja spēles tāpat ir jāuzvar. 16 hokeja spēles nav viegli uzvarēt. Tu agrāk būtu Dinamo pateicis labāk. Dīncīts 2 nevarēja. Dīncīts 2 tāpat nevarēja. Pārbaudas spēlēs. Dažreiz vienu ļoti ilgi nevarēja. Tu to kraklu nosūtīji? Pēc Edmontons Oilers 16 spēļu sērija ir... Nē, tas ir iespaidīgi. Jā, un Konors McDavids un viss, un skaisti, un labi. Viņiem it kā viss izskatās labi, bet es tāpat tās neticu šajā komandai. Kāpēc mēs neticam viņiem? Elvis Merzlikins. Protams, ka viņiem ir teorētiski jau uz papīra, viņiem nevajag tāda Elva, viņam viss it kā ir labi. Protams, ka viņiem nevajag, it kā viss notiekās. Būtu stulbi paņemt un sačakarēt to vaibu, zinot, ka Elvis tiek NHL uzskatīts par tādu diezgan sarežģītu personību. Kuru nezinu, vai tu gribi uzreiz iemest iekšā. Reku 2 mums forši vārds, arī ieliksim Elvu pa vidu, tad būs kautiņš. Tur būs uzreiz tā kā... Ja tā ir zupiņa, tad Elvs ir diezgan tu kaķenes iemet iekšā vienā istabā, 2 kaķenes. Un tas ir apmēram, es varētu teikt, līdzīgi kaut kā šo varētu salikt. Tas ir apmēram to pusi. Bet Elvim sausā spēle. Sausā spēle. Bet Elvis arī, zin kā, viņš tos maču uzvarēja visu un 21 atvērīs metiens, izbēga labi, un pēc tam viņš tā, ka mums ļoti vajadzētu uzvar, bet vispār mēs esam ļoti noguruši. Es gribu mājās, jā. Mēs gribam mājās. Bija no rīta tam broksim, ka vienkārši, klusums esot, neviens nerunā. Tur visi ir izbesījušies tajā Kolumbusā, un pārsteigums īstenībā, ka viņi tā ir nokapājuši to pēdējo spēli, un īpaši pret St. Louis, kas arī īstenībā iet pareizajā virzienā. St. Louis, cik mums ir play-off zonā, viņi ir play-off zonā, wildcardā. Viņi ir wildcardā. Nacionālajā hokeja līgā tagad būs pārtraukums. Ir jau, jā. Būs tūlēs, jā. Jā, man liekas, ka vēl naktī uz rītdienu ir kaut kāds pāris spēles. Varētu būt. Zvaigžņu spēles nedēļas nogali. Toronto. Un kad pēdējo reizi tu skatījies tā kā zvaigžņu spēles nedēļas nogali? Kad tu pievērsi uzmanību, tā kā bija tas un tās. Dartūrs Irba un Sānas Ozoliņš. Tur bija, man liekas, apmēram tajā laikā es ar sajūsmu skatījos. Man šķiet es arī. Tagad es tiešām, man ir patīk pastīties kaut kāds skills competitions vai kaut ko tam līdzīgi, bet... Jā, es tieši tagad skatos pie čomiņiem. Protams, var veikt investīcijas. Tas varētu padarīt to skatīšanos interesantāk. Un tur ir nenormāli. Daudz ir 7. Tās sacensības skills challenge'os. 7. Es nezinu, ka ir tik daudz. Un Konors McDavids ir, cik favorīts no viņām? 5.
5 no 7 disciplīnām Konors Makdēvids ir favorīts. Un tagad jautājums, kurš no viņiem tiešām grib? Viņi piedalās šajā pasākumā. Konors grib. Tajā pašā laikā viņi brauc uz zvaigžņu spēli, piedalās pasākumos, kamēr paralēli viņa komandas biedri paņem mazos atvaļinājumus, aizbrauc bišķi siltākiem nostūriem, 3 dienas pasauļos. Es domāju, ka viņi izbauda. Nē, es atceros, ka KHL bija tās zvaigžņu spēles, mums jau tur bija mūsējie, kas stāstīja, ka tur alus muciņas stāvēja visās stūros un visu laiku krāns teka. Tās 3 dienas, vai cik tur tā zvaigžņu spēle bija, ka tur vienkārši viņi tik notusēt no vienas vietas. Un atceries, Indrešs Čer tur bija, kur tur tajā vienā gadā. Maz, ka viņš tev pat bija, viņš face-offā, viņš pārsganē bija Indrešs. Jā. Tur bija tā signalizācija vēl tur viesnīcā. Atceries, tur kaut kāds sūdu, viņi tur bija aizdicinājuši. Kaut ko bija pasaulinājuši. Ja tas tā notiek, visticamāk, tad tu labprāt tur atrodies, jo tu ar džekiem vari izdarīt to, ko tu parasti pavadi laiku. Kvalitatīvi pavadi laiku ar džekiem. Tas ir normāli. Tad, zin kā, tad var būt, jā. Klausies, es tev uz Čomiņu Riekskodu ciešā sadarbībā ar jau esošu kvizu sastādījis. Tā kā Čomiņu Riekskods par NHL zvaigžņu spēles nedēļas nogali. Šķiet, ka būs 11 jautājumi, bet ar atbilžu variantiem visi. Kuram hokejistam ir visvairāk spēles zvaigžņu spēlēm? Veinam Gretzkim, Patrikam Kēnam, Gordijam Hovam vai Sidnijam Krosbijam? Visvairāk reiz piedalījies zvaigžņu spēlē. Vēlreiz nosauc. Gretzkis, Kēns, Hovs vai Krosbijs? Gordijs Hovs. Jā? Spiest Gordijs Hovs? Jā. Labi. Pareizi. Viņš spēlēja līdz 1. vecumam vēl ilgāk. Taisnība. Kam ir visvairāk gūto vārtu zvaigžņu spēlēs? Mario Lemjē, Gretzkis, Riks Našs vai Džons Tavares? Tā kā vispār. Tieši pašās spēlēs. Pašās zvaigžņu spēlēs. Nevis, kurš no viņiem NHL ir rezultāti? Nē, vai tas ir vienā zvaigžņu spēlē, viņš sasniedz rekordu, vai viņš ir tā kā... Viss saskaitot spēles vai? Saskaitot spēles kopā. Labi, nosauc vēlreiz. Lemjē, Gretzkis, Riks Našs, Džons Tavares. Lai iet Gretzkis. Es būtu līdz uz Lemjē. Un? Tas būtu līdz nepareizi, tev bija taisnība. Okay. Kam ir visvairāk rezultatīvo piespēļu zvaigžņu spēļu vēsturē? Marks Mesjē, Reis Burks, Konors Makdēvids, Džo Sakiks. Tā, tad vēlreiz Marks Mesjē. Reis Burks, Konors vai Sakiks? Vidu Sakiku. Džo Sakik. Es būtu līdz uz Mesjē, un es būtu kļūdījies. Bļāviens, taisnība, Sakiks. All right, let's go. Kuram ir hokeja cilvēks? Hokeja cilvēks, dāmas un kungi. Kurš ir visvairāk soda minūtes nopelnījis zvaigžņu spēļu vēsturē? Arī kopā saskaitot. Gordijs Hovs, Gas Morcons vai Harijs Hovels? Tie pēdējie 2 nav zinām, viens no viņiem stabili. Nav tā, ka nav zinām, bet 100 punktus sūdzi būs uzlikuši. Gordijs, viņš tā nedarītu. Tas, bet varbūt ir jādomā, kad Gordijs piedalījās zvaigžņu spēlēs. Varbūt, ka tā bija varbūt, ka tad viņi patiešām spēlēja hokeja spēli. Bet tad par ko tad deva divīšus? Tad varēja čuk bānīšos braukt. Jā, bet tas īsti tāpat varēja. Kādu nolikt uz lāpsņām, ja prājām varēja. Hovs, Morcons vai Hovels? Iedam Morcons. Nav Morcons. Gordijs Hovs bija pareizā. Tomēr Gordijs. Šis bija pārāk. Tas bija pārāk vienkārši. Kurš vārdsargs ir piedalījies visvairāk zvaigžņu spēlēs? Henriks Lundqvists, Glens Hols, Patriks Vā vai Martins Brudērs? Martīs Brudērs. Es arī liktu uz Brudēru. Tam ir jābūt Brudēram, vai ne? Nē, Glens Hols. Oh. Kurš vārdsargs ir ielaidis visvairāk ripas zvaigžņu spēļu vēsturē? Arī saskaitot visas savus spēles kopā. Terijs Savčuks, Maiks Vernons, Glens Hols vai Patriks Roa. Es teiktu, ka tam ir jābūt tam pašam, kurš ir piedalījies visvairāk zvaigžņu spēlēs. Es arī liktu uz to īstenībā. Vēl bija Savčuks, vēl bija otrs saimnes, bet labi iedod Holu. Patriks Roa. Mēs iesākām labi to. Bija 3 pēc kārtas pareizi, tagad 3 pēc kārtas ir garām. Tagad mēs es būtu līdz uz šito, un es būtu aizšauts garām. Mēs, starp citu, jā. Jā, man laikam 0-6. Kurš spēlētājs ir visvairāk reizes atzīts par MVP? Veins Gretzkis, Bobijs Hals, Pasterņieks vai Rains Johansens? Iedod vēlreiz Bobijs Hals? Bobijs Hals, jā. Iedod Bobija. Bobi! No? Veins.
Veins. Tomēr. Zinies, negribās ticēt, ka Veinam visu atdeva, bet viņš saka, jā. Kurš ir visu laiku jaunākais spēlētājs, kurš ir piedalījies zvaigžņu spēlē? Džo Sakiks, Sidnijs Krosbijs, Jeffs Skinners vai Denijs Hītlīs? Hītlīs vai Krosbijs? Liekam, Sid the Kid. Jeffs Skinners. Jeffs Skinners. Nu, tev bija. Kurš ir visu laiku vecākais spēlētājs, kurš ir piedalījies zvaigžņu spēlē? Tas, kas ir sirmam vecumam spēlēs. Tims Tomas, Gordijs Hols, Vēns Greckis vai Mario Lemē? Uz Gordiju? Gordijs. Mr. Hockey. Mr. Hockey. Tā. Nu, cik mums tur vēl ir? Daudz nav. Man liekas, ka 3 vēl. Nē, šito mēs izlaižam. Tas nederēs. Tas ir pa pagājušo gadu. Nebūs aktuāli. Nē, tas ir viss. Tā, bija 9 jautājumi. Tu atbildēji pareizi uz 4. 4 no 5. Tāds čomiņu riekskods šajā nedēļā. Tiem klausītājiem, skatītājiem, kuriem ir idejas čomiņu riekskodiem, droši rakstiet man Instagramā. Es izlasu. Un es šodien... Tu izlasīji, kuram NHL logo ir tikai viena krāsa. Jā. Es zinu, kuram ir. Es arī uzreiz zināju. Nē, nebija tā, ka es uzreiz zināju, bet mēs atkodām, ka Tampa Bay Lightning. Man tā kā uzreiz iešāvās prātā. Tā būtu uzreiz iešāvās. Jā, tā kā uzreiz. Mēs tur bišķiņ vēl, man liekas, ar Tomu pagudrojām kaut kādus variantus, bet man liekas, ka mēs beigās nonācām pie tās pašas Tampa Bay. Tā kā tā, nu labi. Tāds bija rieskods. Kas vēl mums šonedēļ jāizdara, dāmas un kungi? Jā. Man ir viena lietiņa, kas jāparāda. No. Jūs tur redzat, jā? Mēs redzam. Sabrīdīsim tā, lai redzam. Redzat, man atsūtīja ziņu. Tā. Sveiks, tehniķi. Jā, tur audio ziņā. Kaut kas tev jākomentē, Tom, par šo ir. Es tev uzlikšu tā. Es neesmu pārliecināts, kas tur ir. Neatceros drīzāk. Šis te tā. Tā, kas te pa situāciju mums bija? Nu, turēšana, okei. Būs jānoklausās tā audio ziņa. Okei. Pagaidām viss ir okei. Viņam ir noraidījums. Nu, labi. Skrien čalis. Viņu jāķē, viņu tur. Viņš tur vēl rulē līdz galam, jau kritienā. Kur ir problēma? Nu labi, noklausīsimies audio ziņu. Tūlītās. Vispār respekt par to, kā viņš raujās uz vārtiem. Viņš tur nav tā, kā agrāk atceries Majona, viņš nokrita un kājas un rokas gaisā un tripers aiziet. Tā. Bet Rīgas Dinamo spēlē skaitliskajā vairākumā. Mani sauc Artūrs. Man ļoti patīk Face podcasts. Es klausos katru nedēļu jūsu epizodes. Man ir jautājums, vai var uz nākamo Face podcastu epizodi tu uzlikt un sagatavot videoklipu, kur es tev lītās atsūtīšu studijā fonā, kad tu citreiz lietas videoklipus, kurus Toms atsūta tev uz telefonu. Un es gribu dzirdēt, ko Toms ir kas par domā par vienu NHL spēles epizodi. Un tas jautājums galvenais ir, vai viņuprāt tur bija jābūt bullītim, vai tiesnešiem bija jādod bullīts McDavidam, ka viņi paklupināja. Es tev videoklipu apakšā atsūtīju, būšu ļoti priecīgs, ja tu varēsi viņu... Karoč, vai tur ir jādod bullīts? Jā, mēs sapratām. Nu, man šādās epizodēs patiktu, ja to traktētu kā bullīti, jo man kā hokeja skatītājiem jau vairāk bullīšu, jo jautrāk, jo interesantāk. Man atkal ir tā, ka tas bullīts ir jānopelna, ka tev jātiek līdz tiem metiem pozīcijai. Tev tur jau puszonā tur jāķējās, ja nekā saka... Taisa jau tur, kas tā pa tevi kaut kāda tautiskā dēļa, tev tur sākās. Viens chicken wings. Viņam līdz metienam ir jūra vēl tālu, lai gan tas ir Konors, viņš varētu uzmest. Bet viņš iet līdz metienam, bet viņš nav uz metienu. Jā. Tas ir viens noteikuma pārkāpums, tad viņš jau ir nokritis, ir aizsargs otrs jau viņam garām, un viņš tur ar vienu roku tur jau mēģina snookeru spēlēt. Tā kā pavēli jau. Man tieši šāda epizode man patīk, ja traktētu kā bullīti, tāpēc, ka
tas metiens, izgājiens pret vārdsargu būtu bijis, ja nebūtu bijis tā pārkāpuma. Bet tāpēc, jo tur nebija vairs aizsarga. Tāpēc jau ir iespēja pārkāpt noteikumus laicīgi, lai tev neaiziet līdz šai epizodē. Un tikai, ja tu ej, tad tu ej līdz galam. Nu, un tad, ja tu ej uz metienu, tad tev pārkāpums tev iztraucē metienu. Ja tu netiki līdz metienam, jā, ar pārkāpumu, bet netiki līdz metienam, sūdz ar visu. Tad netiki līdz metienam. Būsim godīgi, mums patīk skatīties Edmontons vēl ar skaitlisko vairākumu. Tas Bullijs būtu sūds salīdzinot ar to skaitlisko vairākumu, kur viņi uztaisīs 6 piespēles un ieliks tukšos vārtos. Man liekas, ka baigi ok. Par Majoni, starp citu, Majone spēlē Allsvenskan, hokeju. Allsvenskan. Viņš spēlē Zviedrijā 20 punkti 28 spēlēs. Viņš vēl spēlē. Man jau vien brīdi likās, ka viņš beidz savu gaitas hokejā. Nē. Tu viņam Instagramā nesako? Nē. Es viņam sakoju. Viņš spēlē aktīvi. Viņš ir malacīts. 28 minūtes spēlē. Es nezināju, ka viņš tik daudz var slidot. Wow. Tas ir tiešām daudz. Kolumbusā jaunais aizsargs gribētu tik daudz spēlēt, bet viņam nedod. Tā kā tālūk, turpinām sekot līdz hoķītim, zvaigžņu spēles pauze. Nākamdien runāsim jau par kaut ko vairāk. Sekosim līdz Eliasam Lindholmam. Supernova. Jā. 3-3 hokejs. Pareizi, mēs aiznesām. Toms bija slims. Nebija brīvdiena mums iedot. Kas tad? Nebija mums brīvdiena. Bija brīvdienas tev viss sēdien bija. Legit piekdienā izcīnīja medaļu, tev bija 2 brīvas dienas priekšā. Pasaka vēl, ka tā bija sakritība. Smiltāni. Vienkārši tas bija pats reicīgākais tajā visā, kā viņi tie treneri viņiem tajās hokeja ķiverītēs jāstāv. Tas tika jocīgi izstāst, ka viņš ir uzvalkā dārziņš ar spruktu un viņiem ir hoķi ķiveri. Es ļoti gribu redzēt šo 3-3 hokeju, kad 2 līdzīgas komandas tiekās savā starpā. Būs tik pārāk. Es negribu sajaukt, bet man liekas, ka šajās olimpiskajās spēlēs jauniešiem bija arī parastais 5-5 hokejs klasiskais. Zini, kāpēc mēs tur nepiedalāmies? Es tev izstāstīšu, kāpēc. 3-3 ir lētāk. Nē. Arī. Iespējams, bet sistēma bija sekojoša. Jauniešu olimpiskajām spēlēm tuvojoties valstīm. Valsts pēc reitinga tur bija sarindots. Un katrai valstī, sākot ar visaugstākā sošo, kur mums pirmajā vietā bija Kanāda, tika uzdots jautājums, kādu hokeju jūs gribat spēlēt? 5-5, 3-3, 5-5 džekiem, 5-5 meitenēm vai 3-3 hokeju. Restīvi pēc reitinga visām valstīm prasīja. Un tad, kad nonāca līdz Latvijai, tad bija palikušas vairs vietas tikai 3-3 hokejā. Es biju visas vadošās valsts izvēlējās 5-5 hokeju vai nu zēniem vai meitenēm. Un tā sanāca, ka visas, kas reitingā bija viszemāk, no tām, kas piedalījās jaunās olimpiskajās spēlēs, spēlēja 3-3 hokeju. Medālis mums. Es esmu gatavs, ka 3-3 hokejs kļūst par to sportu veidu, ko es reiz 4 gados pastos. Vai ne? Viņš varētu būt olimpiskais sports veids. Mēs ieliekam tieši tajā elītē. Tāpat kā 3-3 basketbols. Beach es esmu gatavs skatīties biežāk kā reiz 4 gados. Jā, beach vajag Tad tas nozīmē, ka latviešu sports veids ir 2 vai 3 cilvēki. Vairāk lūdzu ne uz laukumu. 4. Zīntim vajag 4. Zīntim arī vajag 4 kādreiz. Zīntim vajag 4. Zīņš. Jā. Bet neko, maleč. Nekur, kur ir vairāk kā 5 uz laukumu. Ļona savā laikā uzvarēja. Roland Garros. Biatlonā mums šad un tad. Tehniķim jautājums. Ja Aļona Stāpenko kopā ar Ludmilu Kičenoku uzvarētu Grand Slam turnīru tagad Austrālijā. Ja? Gada sportista? Nē, viņai par maz būtu. Mēs nemīlam Aļonu tik ļoti, lai viņa dabūtu tādu sportistu. Bet jautājums, vai šādā internacionālā pārī mēs viņu varētu nominēt kā gada mazo sporta komandu? Tu teici, 2 vai kur 2 vai 3 tur latvieši mīl to situāciju? Es teiktu, ka jā. Vai ne? Gadu varbūt vajag. Gada mazā sporta komanda. Ja mēs iedevām Graudiņai ar Samoilovu, ja? Mēs esam iedevuši kamanīniekiem savā laikā, mēs esam iedevuši bobslejistiem savā laikā. Šis ir var tā kā prasīt. Šī būtu tā iespēja viņai dabūt to ķieģeli. Šī būtu tā iespēja viņai iedot ķieģeli, nečakarēt viņu ar gada sportistu. Mums nebalsen, ja, ka... labi, treneri mēs arī Itālim. Mēs iedevām Itālim treneri, tas ir viens. Un otrs, gada notikums sportā pirms 2 gadiem.
Olimpiskās spēles. Viņas uzvarēja, viņas bija. Es nezinu, vai viņas uzvarēja. Tam nav pat, ja nebija jāuzvarēja. Viņas atradās jau tajā nominācijā. Viņas jau ir uzvarējušas. Ja viņas uzvarēja, kur jūs to ķieģeli vest? Olimpiskās spēles. Lai es teiktu uz Japānas vēstniecību. Ja mūrē tur patās uz zemes. Lūdzu, jums ķieģels no Latvijas. Zelta ķieģels. Bet šis ir, šis ir tā kā, es tāpat viņas nominēšu. Viņas neuzvarēja, bet viņas bija finālā, Grand Slam turnīrā. Es tāpat viņas nominēšu. Piemin mans vārds. Tas tā kā es Brokiju pirms 2 gadiem nominēju 100 punktu vienīgais visā Latvijā pie tehniskajiem. Bet tagad viņš ir? Tagad viņš ir. Ar kaut ko ir jāsāk. Jā, vajag pirmajam celmlauzim būt. Jā. Bet roboti. Arī tad Aļonai ar Ludmilu jau piesaka. Viņiem jau ir medaļas, viņiem jau pasaules čempionātā. Nu, reiz, ja Austrālijā dalītu medaļus, arī tad būtu. Nu, bet nedala. Tur tikai eiro dala. Tur ir tituli. Nu, Austrālijas dolārs. 240,000 eiro sanāca par dubultspēlēm. Nav slikti. Tu iedomājies, ka viņiem būtu maksimālais gāmals. Tā, vai uz balvu fonda. Akmeņu šķērs papīrīts. All or nothing. Kā maniņas pasaules čempionāts. Es saku, ka manījās vajag, ja ir sprinta disciplīna, tad vajag kaut kādu disciplīnu, kur tev laiku sāk ņemt no otrā sektora. Nu, tā. Mēs paņemam otro sektoru atsevišķi, trešo sektoru atsevišķi. Nē, nu vajadzētu jau kaut kādu disciplīnu, kur tev saģērbšanās posms ir iekļauts iekšā, ka tu saģērbies, sagatavos, un tad lēc iekšā tā kā agrāk rallījās. Tu ar kamerām pa kalnu augšā. Nē, bowling kurpēs vēl. Kaut kāds sarežģītības pakāpes. Es biju bowling. Un tad tev bowling kurpēm pat to trasu augšā jāuzkāpj. Es vēl piedāvātu tā, ka sprintā tev ir tie visi posmi, katrā tu brauc sprintu, un tu vienkārši rēķini tos laikus kopā. Tas ir viens sezonas lielais rezultāts. Un tad tu katrā trasītē var mēģināt. Sprinta karalis. Tev ir 8 posmi, piemēram, tu 8 sprintas. Tev kamaniņš jāsaskrūvē vēl pirms tam. Nē, tu... Jā. Ai, labi. Viss iepakots, un tā kā Ikea. Un tad tā laidies lejā. Nu ko, tāds šonedēļ bija Face-Off podcastiņš. Bet visi kopā sāk skrūvēt. Ko lai es jums vēl saku? Ņemot vērā, ka Kaspars dosies projām tagad uz 2 nedēļām. Uz 2 nedēļām. Ja jums ir viesa idejas, tad lūdzu sūtiet, rakstiet. Nu, rakstīja jau Lauris Dārziņš. Nu, obligāti esot jāuzaic. Nu, jā, ja viņš man atbildēs uz telefonu, tad es droši vien arī varētu. Laurim arī uzrakstiet Laurim, jā. Jo bišķi tā komunikācija drusku... Ej, cilvēks varbūt svien. Nē, nu, okei. Pirms turnīra bija labāk tagad. Es nezinu, es viņu neapsveicu laikā varbūt. Cilvēks gadu laikā 2 medaļas dabūjis. Nu. Gada treneris. Lauris Dārziņš, gada treneris. Zelta medaļa hokejā. Un nav jāprecizē. Tas klusums iestājas, ka visi saprot, ka tas ir noticis. Jā. Nu, cerams, ka izdosies. Tā, bet pagaid, tagad jautājums. Vai Luka Banki, kas viņam ir jāizdara, lai viņš dabūtu 3. ķieģeli pēc kārtas? Jo viņam nav lielo pasākumu šogad, ko Latvijas basketbols. Jau reiz olimpiskās spēles? Pareizi olimpiskās spēles ir. Vispār kvalificēsies, tad viss notiks. Nu, nezinu. Tur tās vatas vēl joprojām. Tur baigi daudz, tur vatīgs visi diezgan. Oi, ne, pagaid, labi. Ja tev tagad šodien jāsaka, vai kaut viens Latvijas sportists boikotē olimpiskās spēles? 3-3 taču boikotēs. Tāpēc viņi aizbrauc uz kvalifikāciju? Ne? Tev ir jādabū vieta, lai uzmestu. Mēs jau to runājam. Ja, nu. Es domāju, ka neviens Latvijas sportists neboikotēs olimpiskās spēles. Ukraina vēl nav teikusi savu nostāju. Viņi tā kā joprojām pauzē. Viņi joprojām pauzē. Un atceramies, ka mēs skatāmies uz Ukrainu. Ja? Tas šodien es tā minētu. Pagaidu basketbolu ar teicu, ja būs balsošana, tad tip nebrauks. Tas ir, pirms kādu laiciņu to teica. Jā. Laiciņš ir pagājis. Šodien man tā liekas, ka šodien 1. februāris. Šodien man liekas tā. Arī tur būtu liksies savādāk. Kas zina? Ai, labi. Lai visiem jauka nedēļas nogali. Mēs ar jums satiekamies, cerams, 17. februāra vakarā tiešraidē. Ja tehniķis tiks, mēs ar Tomu būsim. Tad klopes vakars ir. 17. Jā. Es visu izkārtošu tā, lai tas būtu
Tur vajadzētu. Es ceru, ka tajā ringā viņi uztaisīs tā, ka reiz, kad viņš dabū bietē, būs tā monētas skaņa. Ding, 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 ding. Auā! Wow! It's a go! Labi, čau! Mamma mia! Mamma mia!